Hei, mani sauc Viktor, kurš šodien atkal par serverīs XYZ. Šajā video kārta izveidot e-pastu. Aizījām uz starta lapu, lai pieslēgties serverim, ieslēdzamies klāt. Un mums būs jāizveido e-pastu. Redziet, šeit jāatceras, ka šeit e-pasts būs ar šādu domēnu, ja tāds domēns ir. Bet, ja jūs te ieiesiet un pievienosiet savu domēnu vārdu, tad jums var būt foršāks e-pasts. Piemēram, kā iepriekšējā video info@kt.lv. Labi, veidojam e-pastu. Pirmais būs start 1, vai pat citādāk, kā parasti info. Generējam paroli, saglabājam. Kur mums jau ir jauns e-pasts info demo. Un vēl izveidēsim vēl vienu info 2. Parole būs tāda paša, kā pirmajam e-pastam. Atkal pievienojam. Mums tagad ir 2 e-pasta konti. Ko dara tālāk? Aizējam, kā piesaisties e-pastam atveram. Tev uzreiz iekopošu paroli. E-pasts ir info un info 2. Aizējam uz info. Pieslēdzamies klāt savam e-pastam jau tikko izveidotajam. Man uzreiz nepieslēdzās, līdz ar to es aizēju uz opciju, kur ir mani e-pasta konti. Atveru e-pastu, paroli nomainīju, iekopēju te. Paroli būs. Yeah, finally when I lay my burden down, it will be so beautiful. Viss kārtībā pieslēdzos, un tagad testam izveidošu jaunu. Un tur būs info 2, bet serveris XYZ. Rakstīsim, ka tas ir pēc e-pasts. E-pasts ir nosūtīts, atslēdzamies no šī e-pasta. My heart is chasing sunlight until I lose my breath. The one thing you can give me, I need to find myself and forgive. Lord, I forgive. Un, redziet, ir atnācis tas, no kontakta